Šajā video prezentācijā mēs parādīsim, kādas iespējas sniedz vadītājiem Viva CRM sistēma. Uz savu galveno lapu vadītājs var pārvietot aktuālākās atskaites, un informācija tajos mainīsies reālā laika režīmā. Detalizētāk visas atskaites var aplūkot atbilstošā sadaļā. Šeit vadītājs var saņemt visu nepieciešamo informāciju par sistēmas lietotāja darbības rezultātiem. Tas ir atskaites pēc potenciālajiem klientiem, iespējamiem un faktiskiem darījumiem. Var arī noskaidrot, kā notiek pārdevēju darba plāna izpilde. Aplūkosim atskaites pēc potenciālajiem klientiem un iespējamiem darījumiem. Kur ir atšķirība? Potenciālo klientu pārdevējs ievada tad, kad vēl nezina, vai klients izraisīs interesi par produktu. Tas var būt pēc augsta zvana, konferences un tā tālāk. Proti šeit ir parādīts pārdevēju darbs ar augstiem klientiem. Savukārt iespējamu darījumu pārdevējs izveido, kad jūta, ka klients izraisa interesi par produktu. Piemēram, klients piekritīs tikties vai viņš uzdot vairāk jautājumus. Proti, pateicoties atskaitēm par iespējamiem darījumiem, jūs varat plānot uzņēmuma finanses un pārdošanas. Piemēram, jūs vēlaties aplūkot, kādu produktu pārdošana tiek plānota noteiktajā laika periodā. Ieejam atskaitē, kur parādīts pārskatāms grafiks un zem tā atrodas tabula ar atbilstošu informāciju, kuru var saglabāt Excel formātā tālākās analīzes veikšanai. Vai, piemēram, jūs vēlaties noskaidrot, kad tiek plānotas stokas pārdošanas. Izvēlaties atskaite pārdošanas posmi, kur parādīts, kura pārdošanas posma, kuri darījumi atrodas. Tā pārdošanas posms un dokumentu sagatavošana pasaka jums, ka darījuma noslēgšanas varbūtība sastāda ap 90%. Blakus tiek parādīta visu iespējamo darījumu summa, kuri atrodas šajā darījuma posmā. Vai pārdošanas posmas vajadzību noskaidrošana pasaka jums par to, ka darījuma noslēgšanas varbūtība sastāda ap 10–15%. Atskaitēs pēc pārdošanām jūs varat saņemt pārdošanas statistiku, novērtēt pārdevēju darbu, saprast, uz kādiem produktiem ir lielāks pieprasījums un kādi klienti iegūšanas avoti ir efektīvāki. Katram uzņēmumam jānovērtē savu klientu ienesīgums. Atskaite pārdošanu top pēc kompānijām palīdz to izdarīt dažu sekundžu laikā. Šeit jūsu klienti tiek izvietoti dilstošā kārtībā, sakot ar tiem, kas nes jums vislielāko ienākumu un beidzot ar tiem, kas nes viszemāku. Kontrolēt pārdevēju darbu ir tikpat ērti arī atbilstošās sadaļās. Katrā sadaļā ir filtri, kas palīdz ērti strādāt ar informāciju. Piemēram, lai aplūkotu, kādus darījumus plāno noslēgt noteiktais pārdevējs, nepieciešams norādīt pārdevēju un izvēlēties laika periodu. Šos datus var saglabāt Excel formātā tālākās analīzes veikšanai. Ja jūs vēlaties pamainīt laukumus sadaļā, ieiet lapas uzstādījumos, norādiet vēlamos laukumus, saglabājiet un tie tiks parādīti atbilstošā sadaļā. Vadītājs var noteikt pārdošanas plānu un aicināt darbiniekus sistēmā. Tam nepieciešams ieiet sadaļā darbinieki. Lai pievienotu plānu, nospiediet uz linku pievienot plānu un norādiet nepieciešamos datus. Plāns var būt sastādīts pēc potenciālu klientu, iespējamo un faktisku darījumu skaita, tā arī pēc pārdošanas apjoma. Saglabājiet izveidotu plānu un tās tiks parādīts pārdevēja galvenajā lapā. Lai pievienotu darbinieku, nospiediet pogu pievienot darbinieku un izvēlēties viņu lomu sistēmu. Tas var būt vadītājs, kuram ir visas tiesības, tas var būt pārdevējs, kurš nevar aicināt jaunus darbiniekus un pievienot viņiem plānu. Pārdevējs nevar rediģēt citu lietotāju ievadīto informāciju, bet tikai to aplūkot. Tas var būt asistents, kurš redz tikai savu ievadīto informāciju, un tā var būt sekretāra, kura fiksē ienākošos uz centrālo tālruni zvanus un pieraksta klientu, kurš ir piezvanījis uz noteiktu pārdevēju. Vadītājs var arī mainīt ierakstus izvēlenes sarakstos. Tā, piemēram, ja jūs vēlaties pievienot jaunu uzdevuma nosaukumu, jums jāievada jauns ieraksts atbilstošo laukumā, saglabājiet to un visi lietotāji, atvarot šo izvēlenes sarakstu, redzēs jaunu ierakstu. Kā jūs varat pārliecināties, lietot Viva CRM ir tikpat vienkārši, kā saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Ja jums rodas kādi jautājumi, labprāt uz tiem atbildēsim.